Sveiki visiem! Nolēmu ierakstīt šo video uz patreiz ļoti aktuālu tēmu. Mēnesis aptumsums 7. tātad rītā. Jo jūtu, ka tā ir svarīga lieta, ko vajadzētu tā kā zināt, īpaši tiem, kas neinteresējās par varbūt tādām ezoteriskām lietām. Un pastāstīšu visu, ko es par to, labi, ne visu, varbūt kompakti galveno, ko es par to zinu. Un video beigās paskatīsimies arī kārtīs, ko rāda aktuāli, kā vajadzētu ko rīkoties un ko nevajadzētu darīt, ja, teiksim, rītā. Tā tad jāsāk ar to, ka ir tāds teiciens, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ļoti svarīga lieta. Tas nozīmē, ka pat ja mēs nezinām, ko mēs nepareizi darām vai ko mēs darīsim, sekas jebkurā gadījumā būs. Vienalga. Zinājuši, nezinājuši un tā tālāk. Tas ir jāsaprot. Tāpēc es ceru, ka tie, kam noteikti jādzird, ir tas, ko es patreiz stāstīšu, ka tie dzirdēs un izdarīs secinājums, varbūt tās rīkosies mazliet apzinātāk. Jāsaka to, ka pilns internets patreiz ir ar to, ka mēs tiekam baidīti par šo aptumsumu. Viņam arī nosaukums tāds asiņainais mēnesis aptumsums un tā tālāk. Pēc astroloģiskas situācijas nav tā labākā arī tā saucamā nakšatra, kurā iekrīt tāda viena no, es teikšu, sliktākajām nakšatrām, saistīta ar tādu maģiskajām, nevisai gaišām lietām, okultajām, saistīta ar daudzām nāvēm un tā tālāk, var sakot, viss sliktais, kas varbūt, aktualizēsies. Kas tad ir tāds aptumsums? Mums jau fiziski liekas, tas vienkārši ēna aiziet priekšā mēnesim, bet pēc vediskajām tradīcijām un zināšanām ir tādas planētas demoniskās, kas atrodas tā kā neredzamajā smalkajā plānā. Un tad, kad notiek šis aptumsums, šis planētas aiziet priekšā mēnesim. Kaut arī varbūt astrologi to nevar novērot, jo tas nav mūsu, tā teikt, ko mēs varam pataustīt un redzēt. Tāds fenomens, bet tas ietekmē cilvēkus ļoti, ļoti, ļoti. Jo mēs tāpat zinām, ka mēnesis fāzes arī ietekmē augšanu, tilšanu, matus labāk griezt, ja grib, lai aug, tad augošā mēnesī un tā tālāk un otrādi. Mēs to visu zinām. Bet šeit ir lieta dziļāka saistībā ar aptumsumu. Ja cilvēks neapzināti rīkojās un veic darbības, kuras pastiprina tādu iespēju piekļūt demoniskajiem spēkiem, viņš tiek pakļauts reālām briesmām. Tātad viss, kas saistīts ar apreibinošām vielām, apreibinošu vielu lietošanu, no tā vajadzētu noteikti izvairīties. Var jau, protams, izvairīties. Apzinātāk cilvēki izvairās jau dienas iepriekš līdz aptumsumam, bet es saprotu, ka jaunieši varbūt gribās patusēt vairāk, un tad vismaz rītā, 7. datumā, nevajadzētu vispār lietot alkoholu un apreibinošās vielas, jo caur šīm vielām tās negatīvās būtnes, negatīvās enerģijas tiek cilvēku laukā iekšā. Un kā tas izpaužās, tas nav tā, ka pēkšņi tu jūti bliezienu, kaut kā cilvēkā ir iekšā kaut kas iegājis. Nē, kaut gan ir arī tādi, protams, individi, kuriem ietekmē un vienkārši, kā mēs sakam, ir prāta aptumsums un viņš var kaut kādas neadekvātas tur izpildīt lietas vai sarunāt vai darboties, nedod Dievs vai kaut kā tam līdzīgi, bet pārsvarā tas notiek tā, ka ja cilvēku laukā ieiet šīs negatīvās enerģijas, tas sāk lēnām pamazām tā kā solīt pa solītim iemājot, uzvesties tā kā, ar laiku tā kā saimnieki cilvēku laukā. Sāk ietekmēt cilvēka domas, un pats cilvēks to nesajēdz, nesaprot.
īpaši, ja viņš nav apzināts un nekontrolē tās savas domas. Un beigās aiziet arī pakāpeniski līdz darbībām. Tātad darbības, kuras īstenībā tiek, tā teikt, iniciētas no šīm demoniskajām būtnēm, kas iemājo cilvēkā. Un tad mums ir zilie brīnumi, kāpēc cilvēks bija tāds un pēkšņi palika pavisam savādāks un sāk izpildīt kaut kādas nereālās, negatīvās lietas, darbības. Tāpēc, mans ieteikums. Otra lieta, protams, ir neskatīties. To arī kategoriski neiesaka darīt uz aptumsumu laiku, neskatīties uz mēnesi, jo skatoties mēs novēršam uz turieni tieši to savu enerģiju un caur to fokusu cilvēkos arī nāk iekšā šīs negatīvās lietas. Un mēs esam īstenībā trauslas būtnes. Mums pašiem varbūt liekas, ka mēs esam braši un pasargāti, bet ja tas lauks nav pietiekami spēcīgs, un cik es zinu, tāds pietiekami spēcīgs lauks ir ļoti, ļoti nedaudziem cilvēkiem ar tādu mega aizsardzību, kā varētu jau, bet bezmaz, nezinu, tad skatīties mēnesī un kaut ko darīt, un nekas, tā nebūs, nekādas sekas. Tā kā ļoti neiesaku. Otrs varbūt tās mēģināt kaut kā pamierīgo pavadīt šo dienu. Protams, es vēl paskatīšos, ko kārtas rāda, bet tas vienkārši ir zināšanas, ko es zinu pagaidām. Ko es te stāstu. Pavadīt pamierīgo, censties varbūt diezgan tā, ne asketiski, bet bez liekām izklaidēm. Jo vēl ir tāda lieta, ka fiziskajā plānā notiek arī tādas neforšas lietas, par ko daudz nezinu un neaizdomājās. Cilvēki, kas nodarbojas ar netīrām tādām maģiskām okultām lietām, viņi arī šos aptumsumus arī izmanto savā labā. Daudzi varā esošie to dara. Veic visādas rituālās darbības negatīvas ar tādām lietām kā upurēšana, un šīm varas struktūrām ļoti ir nepieciešama cilvēku ciešanas enerģija, asinis. Un līdz ar to tiek viss darīts arī, lai veicinātu šīm dienām. Tas nozīmē ne tikai, teiksim, rītdiena, bet vispār turpmākās dienas, lai iegūtu šo enerģiju. Tā kā, protams, kara darbība tas jau ir pats par sevi, bet ir arī tāda lieta kā iedarbība uz neadekvātu, psihiski nestabilu cilvēku apziņu, uz domām, veicinot to, ka šie cilvēki veiks teroraktus, visādas tādas darbības. Tāpēc īpaši jāuzmanās arī varbūt no lielām tādām masu cilvēku, kur masas daudz ir, cilvēku masas, kur pulcēšanās, vajadzētu pēc iespējas izvairīties. Lai pasargātu vismaz no sevi. Vēl, kas man ienāca prātā, var arī mēģināt pameditēt rītā, varbūt tās iededzināt secīt un vienkārši palūgt tiem, kas varbūt apzinātāk cilvēki, palūgt dzimtas aizsardzību sev un aizsardzību saviem bērniem. Pat ja tie bērni ir lieli, varbūt viņi jau ir pieauguši un savā dzīvēs vienalga vajadzētu. Tas ir tas, ko mēs varam darīt kā mātes, piemēram, kad palūgt dzimtas aizsardzību, pameditēt, iedomāties, ka tas kaut kāda tie aizsardzības kupoli ir virs mūsu bērniem, kuri varbūt tusē rītā, Jo, daudz, protams, neieklausīsies un teiks, ka tās ir muļķības. Lūk, bet kam ir ausis, tas varbūt sadzirdēs man šo saucienu. Labi. Ja es sākšu stāstīt par šīm demoniskajām planētām Rahu Ketu, tas būs ļoti ilgi, tāpēc es to nedarīšu. To var internetā atrast paši par šīm planētām, par viņu ietekmi. Tāpēc esam uzmanīgi, esam apzināti. Arī izvairamies, protams, no ģimenes konfliktiem. Un arī padomājam, uzreiz apzināti ieslēdzam savu to apzinātību. Kāpēc es esmu uzvilcies vai uzvilkusies, un kāpēc mani nes uz strīdu, kašķi un kaut kādām neadekvātām
darbībām. Nu, lūk. Domāju, ka patreiz īsumā tas ir viss, ko gribēju pateikt. Un paskatāmies, ko mums rādīs. Labi. Tātad. Mēģināšu paskatīties ar jautājumu uz Latvijas iedzīvotājiem. Kāda ietekme šim mēnesis aptumsumam 7. septembrī šogad? Parādiet lūdzu, kāda ir ietekme uz Latvijas iedzīvotājiem šim mēnesis aptumsumam 7. septembrī. Ietekme. Ķeltu krusts. Latvijas iedzīvotāji. Tā, par ko stāsts? Tā, ietekme. Uzreiz pirmais, kas krīt acīs, viennozīmīgi ietekme būs. Ietekme būs, pie kam daudziem rāda, ka tas tāds tā kā negaidītības šoka moments. Ļoti nelaba kārts, uzreiz var parādīt, es domāju, pat nebūdams tarologi, var saprast šoks, negaidīti, kaut kādas slikti notikumi. Es centīšos, varbūt jaunadēļ vairāk būs laika, ja sanāks, uztaisīšu arī konkrētāk, kas tie pa notikumiem, kas mums tā kā draud tālāk. Interesanti ir tas, kas vispār it kā ietekmē, tad tā arī, kad cilvēku pretenzijās nav saulīte, saulīte nav uzvara, nav saulīte, nav gaismas, nav labi, draugi nav labi. Uzreiz šeit ir tāds norādes. Pirmām kārtām smagums, kas spiež, smaga nasta. Un apziņas tāds tā kā, ka viss, kā man pareizi to pateikt, viss tā kā miglā tic, ka tu cilvēks nesaprot. Tā kā iluzorā kaut kādā mākonī sēž un nesaprot vispār, tātad prāts, šī pozīcija atbild par prātu. Tātad cilvēks sēž, neko neredz, nesaprot, prāts ir tā kā tādā stāvoklī. Krieviski tas saucās, adurmaņinests, ja, kad tā kā tādā, tiešām miglā iekšā, ja. Tas jau norāda, ka mēs nespēsim pareizi pieņemt šos lēmumus, pareizi domāt, pie kām šeit arī norāda uz to, vēl vien norāda uz to, ka prāta aptumsums, reāls prāta aptumsums, un jāizvairās arī šī pozīcija norāda, ka ir jāizvairās no vielām, kuras tātad veic šo apziņas, tā teikt, izmainīto stāvokli. Līdzekļi, preparāti, alkohols, protams, pilnīgi izslēgts. Tālāk ļoti interesanti, tā arī rāda. Mēs pat nedrīkstam tālāk skatīties, tātad nezināms, noslēpums. Viss, kas ir paslēpts, apslēpts, tātad būs lietas, ietekmēs, tātad tā ietekme aizies uz to, ka būs kaut kādas apslēptas lietas, kuras mums pat mēs tagad nedrīkstam zināt. Tad, kad atnāks, tad arī redzēsim, jā, šo kārti viņi rāda, ka, tā ir viss stāsts par mistiku, par apslēpto, par okulto, maģiju. Un rezultāts tam visam ir, lūdzu, mēnesis aptumsums. Bailes, panika, viss apslēptais, instinkti. Ļoti runājoši man šoreiz parādīt tiešām.
šī kārts, jā, viņi rāda kaut kādas situācijas, kad cilvēkiem aiziet reāli instinktīvās, nevis vienkārši bailes, bet paniskas bailes varbūt. Tātad tie notikumi varbūt tādi, jā, aizies tālāk. Notikumi, kas novedīs, tātad kaut kādi negaidītie notikumi, kas novedīs pie šī stāvokļa. Godīgi sakot, es pat negaidīju, bet izskatās diezgan, tā pabaies, es teikšu. Negribu nevienu baidīt. Tālāk. Vēl arī pie kaut kādiem stresiem un bailēm vēlreiz norādu uz to, ka cilvēkos būs tāda tā kā agresija, tāda tā kā novedīs pie tāda, kad saistībā ar karēvīgumu, jā, cilvēkos karēvīgums, kas noved pie stresa, pārdzīvojumiem, negaidītiem šoka momentiem un bailēm, jā. Tātad vēlreiz apstiprinājums tam par tām paniskajām bailēm, pie kam tas ir saistīts ar kaut ko, tātad, ka cilvēki ir kaut kādu savu vēlamo mērķi, to, ko viņi vēlās, to, uz ko viņi iet, pārāk agresīvi, acīm redzot, viņi uz to ies, uz šo rezultātu, tā es to saprotu vismaz. Bet, jā, nav spoži. Tā kā, spriežot arī pēc šī, ko es te redzu, lai ieklausās tie, kam ausis ir, vēlreiz to pašu saku. Pateicos. Pie kam šī zvaigzne beigās arī tā ir kaut kāda publicitāte, ka mēs varbūt tās arī kā variants tiekam par mums kaut kā, pat tiek varbūt tās slaveni tiekam ar to Latvijā, ka kaut kas notiek. Tā ir arī publicitātes kārts, kad kaut kas var publiskajā informatīvajā telpā iziet saistībā ar to, kas Latvijā var, pieņemsim, notikt negatīvs, no kā ir šī panika, tāpēc brīdinu. Pateicos. Labi. Kamēr man austiņas nav nosādušās, es vēl rādiet man lūdzu, ko ir ieteicams darīt rītdien 7. septembrī. Ko ir ieteicams darīt tiem, kas skatīsies video? Uz 3 kārtīm. Ko ir ieteicams darīt rītdien 7. septembrī saistībā ar aptumsumu? Kas ir ieteicams darīt? Visu to pašu arī parādīja. Tāpat nav jēga vēlreiz jautāt, ko nedarīt. Jo visu to pašu parādīja, vēlreiz visu to pašu parādīja. Neizmainīt šo apziņas stāvokli, tātad nelietot neko. Mums būs tā kā aizietas acis, mēs neredzēsim realitāti, kas notiek, negatīvas sekas tam, arī bailes, panika, tāpēc arī censties un panesīsies uz negatīviem notikumiem. Panesīsies, ja mēs to darīsim. Tā kā no vienas puses varbūt tās ir norāda arī, ka pārāk nebaidīties, būt vēl kaut kādā miera stāvoklī, protams, mazāk baiļu, jo savādāk tas rāda, ka vienkārši tas novedīs pie šī negatīvā, intereses pēc, par ko stāst. Par ko šeit ir stāsts? Šeit ir tomēr kaut kāda informatīvā, pie notikumiem tādiem, pie kam tie notikumi var būt pat skandāli. Šie notikumi var būt skandāli, kad pārāk liels cilvēkiem arī pēkšņi uzpūšās ego, starp citu tā planēta arī viņi ir stāsts par uzpūstu, tādu visu rahu, tā, kas aiziet priekšā mēnesim. Tas ir stāsts par to, kad var sarunās, teiksim, informācijas sarunās, pieņemsim, runājot, cilvēks pārāk runā no sava ego stāvokļa pa daudz, teiksim, un saistībā arī ar ģimeni, teiksim, ar mātēm, īpaši par mātēm stāsts, par rūpēm, par gādību, par kādu, kad var aiziet uz šiem skandāliem, jo šī tomēr arī viņa kā skandāla kārts, Labi, labā ziņa, vismaz es neredzu, vismaz man tā nav tāda doma, ka tas varētu būt kaut kādām
aktīvām kara darbībām, ko mēs te arī daudz uztraucamies, bet te vairāk es pieļauju tomēr par tādu arī skandālu, informatīvo, jo nav tornis, ja būtu tornis, tad būtu mazliet arī stāsts varbūt par teroraktiem. Vēl šeit var traktēt arī saistībā ar zemi, kaut kas arī var būt saistībā ar zemi. Šī kārts vēl tomēr arī nozīme. Labi, es daudz gari nefilozofēšu. Brīdinājums ir vesels 2 reizes. Es biju plānojis vēl uzdot jautājumu, ko nedarīt, bet šeit jau ir redzams, jau šinī visai redzams, ja, kad iespējams arī vēl pasargāt tie ir, kas ir vairāk zem egregora. Nu, tā kā, pieņemsim, baznīcas egregors vai kaut kāds, es nezinu, tur gaišo spēku egregors cilvēki, teiksim, ir darbojās, tad varbūt viņi ir vairāk pasargāti. Jo vienam ir grūtāk tikt ar visu šo galā, un ja ir tas saucamais egregors cilvēku kopiena, kad viņi veido kaut kādu kopējo aizsardzību, jo vairāk cilvēku, jo lielāka ir tā aizsardzība. Tātad tas egregors var sargāt cilvēkus. Neesmu vēl līdz šīm saņēmusies ierakstīt par egregoriem, jo nav bijis laika pietiekam, bet es domāju, šis ir pietiekami, lai tie, kas noklausās kaut kā, tomēr apzinātāk uz rītdienu. Varbūt tās skatās, ja? Pateicos. Labi. Novēlu visiem apzinātu rītdienu, 7. septembri. Un tālāk skatīsimies notikumus aktuālos sīkāk. Jaunedēļ centīšos to izdarīt. Dzīvojam gaišumiņā un apzinātībā, lai visiem mierīga sestdiena, svētdiena un viss aptums un koridors. Tā.